Bet vēlas pozīciju izvēlējās šoreiz Kārlis Vilnis. Vēl viens piegājiens no RFS. Šoreiz jau Paničs pats ielaužās soda laukumā, ļoti pārliecinoši nospēlē Paničs, tālāk piespēle un bumba ir vārtos. Jānis Ikaunieks pēc izcilas piespēles no Paniča atklāja šodienas spēlē rezultātu. Jānis arī kompensācijas laikā Latvijas kausā. Viņš izceļās ar gūtiem vārtiem. Tagad vairāk gribās izcelt tieši Paničs. Un pa centru sit Stefans Paničs. Rezultāts kļūst 2-0. Tika atlaista. Ļoti augsts Karašima nokontrolē bumbu kopā ar Veipu. Gais pret Molotkovu. Ir tālāk, ko izdomās šis veiklais spēlētājs un kas par vārtiem? Nekādus variantus šoreiz neatstāja metas aizsardzībā. Mortāla Gais rezultāts 3-0 un noteikti, ka viena no skaistākajiem vārtiem šajā sezonā afrikāņu izpildījumā. Te nonāca viņš labajā malā pret Molotkovu. It kā izšūpoja pretnieku, bet sitiens arī filigrāns, elegants no šī leņķa. Mēs to redzam. Tur arī labākā vieta Viktoram Morozam, no kurienes noskatīties, kā tiek gūti vārti. Līdz ar to Mortāla Gais zina, kā priecēt skatītājus. Ir viņam bijuši vairāk labi tāli. Atspēlē bumbu Čiņājevs. Tālāk Sorokinam, kā jau stāstīja, tad būs arī kausa ceturtdaļfinālā RFS un metas duelis. Te vai būs vārti numur 18 un jā, Darko Lemaičs 4-0 un turpina līgas labākais vārtu guvējs gūt vārtu. Šoreiz rupi kļūdu metai, izspēlējot bumbu savā laukuma pusē un Darko Lemaičam 18. precīzais sitiens šogad virslīgā. 18. arī sezonā. Kausa vienīgajā spēlē, arī Eirokausos pagaidām nav guvis vārtus 31 gadus vecais Lemaičs. Bet šoreiz viss ļoti augstsinīgi realizēts. Un, protams, liels ieguldījums nav Šimam, kurš pārtvēr šo bumbu un tālāk piespēle uz priekšu.